Lai kā šobrīd ir 21. gadsimts, mēs jau izmantojam tehniku. Arī dāmi nolaišanai, kas, protams, dod ļoti daudz vienkāršību šī medību procesā. Tā, ja meža vidū kaut kur galīgākā purvā un elē, tad, protams, sanāk tā, ka ir jālaiž visu ar rokām. Un tas, ka ūdens rudenī vai pavasarī ļoti augsts, tas nemaz patīkams process nav. Te mēs tās rādīsim medības uz, tad tiek nolaists dāmi un suņiem. Izmantosim mēs takšti, 2 takši mums, bet izmantosim tikai vienu, lai viens otru sumjot virsū un netiek suņas aplēsti. Un izmantosim Krievu Eiropas laiku. Krievu Eiropas laiku, tāpēc, kad ir augšējā oža, un viņi vienkārši ļoti, ļoti ātri atradīs, kurā veidā bebrs ir. Pagaidīsim, ka ūdens tūlīt noskries. Un šeit ir tā kā visās medību platībās galvenais process ir, kad jābūt ļoti labām attiecībām ar zemju un mežu īpašniekiem. Arī šeit lauksaimniecības zemes tiek apludināts ar šo grāvu, kā redzams, abās pusēs lauksaimniecības zemes ir. Un lai būtu labas attiecības un lai tiktu slēgts līguma medības, tiek bebri maksimāli apmedīti. Nu, tad, protams, kad dāmas ir nojaukts, tad nākšais posms ir, kad ir vienkārši jāgaida. Jāgaida maksimāli, ka ūdens nokrītās. Izcili ir, ja ūdens gan arī nemaz nepaliek, vai paliek tā, nu, pusceļa līmenis 20 cm, 15 cm. Tad var visu redzēt, kas notiekās, un šajā te laika sprīdī, redz, ja mēs laižam, piemēram, rokām, tad dāmas ūdens iet ļoti lēni, jo mēs varam kaut kādus tur līdz metram pajaukt, un tad mēs gaidām, ka ūdens nokrītās. Šajā situācijā tiek pārākts dāmas pilnīgi, vai ne? Un vienā momentā ūdens tiek nost, un mums būs jāpagaida 20-30 minūtes, un mēs varēsim sākt medīt. Tad mēs, protams, uzstādīsim slāzdu vienu šeit pie dambja. Ja gadījumā mums tai galā kāds izmūg bebrs vai kaut ko nāk no citurienes, ko palaik suņi garām, tad viņš neaiziet prom. Un iesim pa alām uz augšu un meklēsim bebrus, kur viņi ir. Arvien ļoti būtiska lieta ir bebrus medījot, vai ne, vai jebkurš dzīvnieks medījot, ir svarīgi, lai dzīvnieks tiek maksimāli ātri nomedīts un lai nenodarītu viņam sāpes vai kā to varētu izteikties, nu, lai maksimāli ātri viņš tiktu nomedīts, lai nebūtu tur mocības viņam un tād visādas kustības rodās, un arī pie tā mēs centīsimies piestrādāt, arī to jums parādīt. Redz, ka izlīd ārā, redz, ka ir. Es filmēju. Aizgāja augšu? Tur prom aizgāja. Labi. Pirmo bebru mēs esam dabūjuši ļoti grūtas medības, jo ledus pa virsi. Pirmais mums ir un turpināsim cīnīties tālāk. Ir. Iekšā bebrs, pēc idejas vajadzētu rakties augšas klāt, tad ir ārā, bet tā kā visi dalībnieki tā pusē, tad viņš jāpagaida, būs mēs izdīs viņu. Es iešu viņu rakties uzreiz iemukšu ūdenī.
iekšā. Re, kur viņš ir mūsu zvēriņš. Un tūlīt mēs iesim sunītī palīdzi. Hunteru! Nāc šurp! Viņa atkal līdīs iekšā. Viņa ielīd iekšā. Uzmanies. Pazuda? Viņš palika. Hunteru! Hunteru! Hunteri! Hunter! Hunter! Ir. Ir. Izvilka. Viss, mieru! Kož! Dzīves. Redz, ka ir. Kur aizgājas, kur pusi? Tepat viņš ir, redz, ka pie suņiem. Baļin, nē, nogāja lejā. Stop. Nevar jau šitāda situācija nevar šautīt. Nu jā, tieši tā. Šitai viņam vajag būt. Kaut ko tepat ir, jā. Liek uz augšu iet. Jom, redz, ko ir. Hunteru! Ir. Vēl vienreiz. Var nebūt arī, var nebūt. Nē, viss. Nē, ir, vēl kustās. Vai prāpī. Redz, ko ir. Jā. Tāpēc jūs nestās vien būs skatās visām pusēm. Es teicu, tur ir nekad... Redz, ko uz tevi iet, redz, ko ir zem ledus. Redz, ko ir. Redz, ko pie tevis, pie kājām. Uz tevi nāk atkal. Tepat pie tevis tur ir, redz, ko ir. Viss. Action beigts. Runā. Action beigts, tā. To bebrī dabujām rokā. Ar sunīšu palīdzību. Sunīšiem ar bišķi actions bija. Tad pārbaudīsim, it kā 2 bebri ir. Pēc tā darbības procesa likās, ka te vairāk nav. Bet pārbaudīsim. Ai, atcelē. Jā, par lēdu ļoti grūti medīti. Tas jāņem citreiz vērā, it kā teica, ka vēl uz augšu aizgāju. Nāk šajā vietā, kad mēs tā brauksim, mēs ņemsim melno taksi. Neņemsim brūnais, jo būs nosaldējis visu, ko var nosaldēt, jo tajā azartā tiem suņiem saprašana nav nekāda, viņi iet tur uz dzīvību un nāvi. Viņam neinteresē nekas, kas tur varētu notikt.
Teica, ka viens bebis vēl aizgājis uz augšu. Iesim apstīties to, vai viņš tiešām ir uz augšu, vai nav. Un tad šitā vieta mums būs izmedīta, tad pārbrauksim uz nākušo vietu. No rīta arī nolaidām dāmbis. Ļoti sarežģīti tas ir, ka ledus. Cerēsim, ka tur tik liels tas ledus nebūs. Tur būs mazāks. Pāriesim uz augšu, pastīsimies, kur tā salas tagad.